Nāc šurpu, nāc šurpu. Nu, tur vai atklāts, nu tā prakses ir. Jā, nu šito, nu, prakses ir. Nekas neaug, neviena oga, nekas nav. Kas tur pretējā pusē? Tur ir bērns, ka
un rievas pieres pavenir, un grumbas kasām acīm tev. Tas viss ar manu roku māt ir tavā pierē ierakstīts. Nekas tik dziļi rakstīts nav, un patiesi turklāt. Tas, ko esmu rakstījis, uz tava brūnā vaigamā. Līdz ar pieneņpūkām ir aizlidojusi vasara, dabā ienācis rudens ar krāsu bagātību, dzastrajiem rītiem, pelēko miglas paklāju, augstajiem vējiem un lietus mākoņiem. Vai rudens ir skaists? Acis ikdienas priecē krāsainie pavadieni pļavās, mežos un māju pagalmos. Kaut rudens burvība ir gaistoša un ātri beidzas, tā tomēr sirdi priecina. Esiet sveicināti svētku pasākumā, kad svinam 210. jubileju izglītībai Raunā. Man šovakar šo pasākumu palīdzēs vadīt Inga Bērziņa, Raunas vidusskolas absolvente, bijusī skolas skolotāja. Nu lūk, un labprāt to kopā darīšu ar bijušo pamatskolas skolnieci un vidusskolas skolotāju Zitu Neimanu. Mums vieno mīlestība un cieņa pret savu skolu, skolotājiem un audzēkņiem. Un mūs visus sveikt grib dzejas dienu konkursa labākie runātāji Linda Rude un Kerija Broka.
Es esmu meitene Nebēne, visas rīksas tēvam nolūza, kad pērdams tas mani audzēja. Ar vienu acis varēju smiet, ar otru vajadzēja asaras liet. Un kad māte mani mācīja, esi klusa, laba, godīga, es dziedāju tikai la la la, la la la. Es esmu meitene Nebēne, 100 zēnu es deguna bazāju, ik katru mīlēt apsolu. Šīm stūrītis no sirds, tam stūrītis, tik paliek pāri pats viducis. Vai man sacīt, viducis priekš kā? Ak, nav jau nemaz tā viduči. Lala, lala. Es esmu meitene Nebēne, bet ja nu reiz atnāktu zēns, tik rādnis, tik godīgs kā jēriņš, tik lēns. Balts krādziņš un balta šlipstīta, un krūtīs balta dvēsele. Un teiktu, ka mīlēs mani tik vien, un tad es arī, nu dien. Vai ziniet, ko tad es darītu? Es viņu arī piekrāptu. Lala, lala. Es esmu meitene Nebēne, ja mani ar mācīt sāks, tikpat tur nekas neiznāks. Pa laukiem un grāviem tik mīlu skriet, mati juku jukām ap galvu man iet. Diezin, vai kāds mani noķertu? Eniekus, es to neticu. Es palieku Nebēne meitene, kā meža vanaks mana dvēsele. Lala, lala. Aspazija mēnesnakts, brīnumdaļā mēnesnakts, tu ar savu burvīgumu, tālā baltā spožumā apņem visu debesīm, brīnumdzidrā mēnesnakts. Tumsu projām nobīdot, tu ar gaismu pildi āri, spožu miglas audumu, visai dzīvei pārstiep pāri, brīnummaigā mēnesnakts. Patiesība sapņojums, kuri dzīvē pušu lausti, tavu staru spožumā tiek no jauna kopā austi, brīnumvieglā mēnesnakts. Tavā dziļā klusumā nogrimst visas dzīves bēdas, tavā lielā spožumā izgaist visas dzīves pēdas, brīnumlielā mēnesnakts. Sāpes skaistas kļuvušas, novelts smagums, zudas bailums, vaļā varas mūžība, kuru atstarot tavs dāļums, brīnumcēlā mēnesnakts. 1, 2, 3, viens tāds. Korlīti, Korlīti, manu mazo brālīti. Pareizi? Pareizi. Šogad dzejas dienās pasauli skatījām caur zelta sietiņa acīm un meklējām, kur zemē vistuvāk pāri lietas debestīm. Tas ir Raiņa un Aspazijas acīm. Raunas skola ik gadu septembrī atzīmē dzejas dienas. Vairākus gadu desmitus tas bija bagāts ar dzejniekiem un rakstniekiem. To veicināja latviešu valodas skolotāja Lilita Lodziņa. Skolotāji, ko jūs mums šodien vēlaties pastāstīt? Ja vajadzēs, tad es paņemu. Ar dzejas dienām man ir jau saistās tiešām 50 gadi, jo tajā laikā, 1965. gadā, ar tādiem aparātiem nemāku, es mācījos Liepājas institūtā, un pirmos gadus mēs braucām uz Rīgu studenti pie Raiņa pieminekļa un klausījāmies, kā dzejnieki lasa dzejoļus. Bet 1967. gadā pie mums Liepājā ieradās dzejnieki, un tajā starpā bija gan Imants Ziedonis, cik es atceros arī Imants Lasmanis. Un vēlāk, kad sāku strādāt 68. gadā Raunas skolā, pēc kāda gada mēs izdomājām ar direktoru Janīnu Misānu, ka mēs arī skolā varam rīkot dzejas dienas, jo mazliet ar tām dzejām man bija kaut kāda saistība un kaut kāda pazīšanās, un uzaicinājām dzejniekus pie mums. Un tā pie mums sāka braukt dzejnieki. Imants Lasmanis, Arnolds Auziņš, vārdzemnieks, bija arī Arturs Lielais,
bija, man bišķi jāpašpīko. Arī Imants Auziņš bija, un tad, kad pirmo reizi mēs tikāmies skolā šeit, tad Imants Lasmans saka, bet es jūs jau no Liepājas atceros. Nu, es gan biju vairs tajā laikā, jo es biju tagad skolotāji, nebiju vairs studenti un negribēju vairs padzīt. Bet labi vien bija, kad pazināmies, jo vēlāk, un it sevišķi daudz laba, un paldies jāsaka Jāzepam Osmanim, jo tajā laikā viņš strādāja izdevniecībā Liesma, un varējām pie viņa aizbraukt un sarunāt, ka mums ir vajadzīga atkal dzejas dienas. Vēlāk jau šie dzejnieki pie mums te Raunāja, viņiem ļoti patika, un viņi brauca arī uz ābeces svētkiem. Tas bija gada nogalē, jo tad bija pirmajā klasītē iziet ābecīte, un otrā pusgadā bija jāsāk mācīties lasāmā grāmata. Un tad brauc uz ābeces svētkiem, un lūk, tādā veidā arī mēs ar viņiem kopā bijām. Tad sāka braukt pie mums, uzaicināts tika Uldis Auseklis. Viņš bija kopā arī ar Agitu Kaužēnu, kas dziedāja, un tad bija viens tāds dziesminieks un dzejnieks arī Juris. Es tiešām aizmirsus esmu uzvārdu, bet man vislabāk patīk tas, ka viņš gāja uz bērnu dārzu, mēs gājām arī. Un tad visi bērni sēdēja uz grīdas, un viņš arī ar ģitāru, ar bērniem kopā, un viņi tik uzmanīgi klausījās, mutītes atplētuši, ka lūk, tāds ir dzejnieks, tāds ir dziesminieks, un, protams, ka mums arī radās pašiem savi dzejnieki. Tā kā Jāzeps Osmanis bija tajā izdevniecībā Liesma, un vēlāk viņš arī pats sev nodibināja izdevniecību Annele un izdeva vairākas grāmatas. Un viņi brauc arī pie mums, gan tās grāmatas iepazīstināt, gan pārdot šeit šīs grāmatas. Un tad viņi gatavoja izlasi, Piedod māti. Šajā izlasē bija daudzu ievērojumu dzejnieku, mākslinieku atziņas par māti. Un viņš teica, bet vai te jums skolā nekā nav tāda? Nu, protams, ka mums bija. Un šajā grāmatā ir ievietots arī mūsu skolnieces Sanitas Saulītes. Sanitiņ, piecelies, lai visi tevi redz. Viņa negrib nolasīt savu dzejoli Vēstuli. Tas iesākas kā vēstuli un pēc tam dzejā par māti. Tā kā, lūk, mēs esam tomēr no šīm dzejas dienām tā iedrošināti un bagātināta Rauna ir ar šīm domām. Tad arī mums bija vairākus gadus, tā viss turpinājās, un dzejniekiem Rauna iepatikās. Un viņi veltīja, Imantam Lasmanim ir dzejols veltīts Raunai, Arnoldam Auziņam. Arnolds Auziņš arī bija tad, kad bija Raunā viena tāda vēsturiska kāda izstāde vecie kultūras namā, un tad bija apnots laiks, un viņš skolas viesu grāmatā ierakstīja arī dzejas rindas, kas bija veltītas mūsu Latvijas karogam par divām krāsām, bet kas ir 3 veidos salikts. Pēc tam arī Jāzepam Osmanim bija dzejols veltīts ābecei, 1. klases skolniekiem vienā grāmatiņā. Un iespaidojoties no viņiem, arī radās mums pašiem daudz tādu skaistu teikumu, daudz skaistu vārdu. Un es ļoti labi zinu, ka dažiem skolniekiem ļoti nepatīk, kad es pateicu. Nu, tajā klasē mācījās Mārtiņš Bučs, Gatis Šļūka, Madars Ozoliņš, un es ienācu un teicu, atveram kladas, pierakstu kladas. Un tad noteicu, atkal būs jāpieraksta viens dzejolis. Un liku dzejolis iemācīties no galvas, jo tā ir mūsu atmiņas stiprināšana. Vai arī
nodiktēja kādas dzejoļa rindas vai kādas esejas rindas, un viņiem tālāk bija pašiem jāraksta. Viss mums izdevās. Nevajag daudz, nevajag diži vārdu, nezvaigznes no debesīm nest, lai patiesi laimīgs un priecīgs būtu. Pietiek būt pašam, būt patiesam, saprastam un izprastam. Pat akmens sunām klātais var tavas dvēseles spogulis būt. Pāršķi. Kā gāja putni dzīvē, aiziet bērni, par saules krastu visu domā klusi. Kāds būs šis ceļš, to nezinu pat lielākais burvis. Vai spārni vēdas, stipras būs, vai vēja aukās, slapi sniega vētrās, spēs izturēt un patstāvīgi ceļu rast, jeb saņems, ģēvi pirmās grūtībās. Vai varēs pastāvēt nevien par sevi, bet līdz cilvēkus ņemot aprūpē. Tikai, lai neteic vārdus, saldus, lietus, var reizēm pietikt mikla acu skata. Būs ceļa mērķis sasniedzams vien tad, ja pratīs laikus atšķirt, kas glaimīgs dedzis, kas vienkārši sila zieds, pat ziemā spējīgs plaukt. Kā gāja putni dzīvē aiziet mūsu bērni. Neaizmirsti prieku sēdi, kaut reizēm grūti ir. Ik rītu sagaidi ar smaidu un labstības kalnā kāpu. Iededz sirdī vēlu liesmu un ar ticību sev dienu sāc. Priecājies par katru jaunu dienu un tā tevi nepievils pēc sveiks. Vēl dienu. Tici gaišam, tici labam, pelēkais nav tevis vērts. Tad no sirds un dvēseles sirsnības staros. Ienāc vasaras nogalē dzelteno samteņu dārzā. Saņem riekšavu prieka un dvēseles miera. Izbaudi mazo ziedu, neviltoto burvību. Ienāc, nevaidies pie dzeltenām samteniem dārzā. Sajūti ziedu rūgtenā smaržā, noietos soļu spītu un spēku. Tad ieklausies, ko vasaras atpadām tās patikstēs tev. Ko tālākam ceļam izlaidodam, labus vārdus, tos vienmēr jau saka, kaut dažreiz ar liekulības pieskaņu. Mēs dodam savu patieso dabas esību, lai mūsu sirdis ļaudis sajūt. Te nav viltīgas skaudības dvēsmas. Ienāc uz brīdi manā samtiņu dārzā. Vēl jau salmas neskartas ir dzeltenās saulietes. Un nobeigumā gribas teikt, kā vēlēja Ivans Lasmanis. Man jāplūst jāved avotā, lai paliktu ar tevi draugos. Bet Arnolds Zauziņš saka, ka rauga tā ir pērle druvas laukā. Un lai tāda pērle kā rauga būtu jūs visiem, kas ir kādreiz mācījušies šajā skolā, kaut vai dažas klases, bet Raunas skolu varētu saukt par savu. Paldies skolotāja Lodziņai. Es gan nezinu, vai skolotāja Lodziņa vai kāda cita mūza apciemoja mūsu vēl vienu skolotāju Ēriku Sarkanu, jo šogad viņa izdeva savu pirmo grāmatu, Tur, kur Rauna. Tas ir vēsturisku notikumu, personību apkopojums ļoti lielā laika sprīdī. Šodien mēs visi lielās skolas saimi, skolēni, absolventi, kolēģi gribam pateikt paldies. Paldies par darbu, kas tika ieguldīts grāmatas tapšanā.
Jāsaka, tā, ka uz pirmsā vakara tā valsts ir drusku aizstiegus, uznāks lielais klepus un apciemoja mani jau pirmā rudenes slimība. Es jau burtiski to grāmatu neizdevu. Tur jau strādāja vesels kolektīvs. Pie manis atnāca pagasta priekšsēdētājs Andris Neimanis, toreiz vēl. Tad bija izpildu direktore Zurģe Evija. Un sākam runāt, ka arī Raunai jāizdod sava grāmata. Jo tajā laikā, tas apmēram pirms 2-3 gadiem, bija tāda kā topā, kad katrs pagasts izdod grāmatu. Mēs jau bijām redzējuši un iepazinušies gan ar Dzēbenes pagasta grāmatu, Priekuļi, Straupe, Jaunpiebalga, Burtnieki, tur bija kādas 3-4 grāmatas pat izdotas. Gaujiena ļoti liela, bet teiksim, ka biezāka par mūsējo. Un tā nolēmām, kad rakstīsim arī Raunai grāmatu. Nolēmām, ka rakstīsim kronoloģiskā secībā, savāksim visus materiālus, kādi mums ir, sāksim no vissenākiem laikiem, un tā soli pa solīti nonāksim līdz mūsu dienām. Jāsaka milzīgs paldies mūsu pagasta bibliotekāriem, Raunā, Vaištai un Pavasarei, Zelta Druvā, Rozēs, pareizāk sakot, Ārijai, Kažūrai, tāpat arī Dzērsu vēstures muzejam. Protams, ka milzīgs materiāls jau pa ilgiem darba gadiem bija sakrājies mums pašiem skolā. Tad savācot visu to lielo bagātību uz mājām, tad sāku lasīt un skatīties, ko ņemt, ko atlasīt. Mēdz jau teikt, ka grūti strādāt, ja nav materiāla, bet vēl grūtāk ir, ja tā kaudze ir milzīga. Tad es tā izlasīju, protams, ka bija jāatkārto arī vēl tāda literatūra kā Indriķa kronika un daudzas citas grāmatas, gan par cēsu cīņām, tāpat arī citas vēstures grāmatas, jo laika gaitā jau pamazām sāk arī viss aizmirsties. Tad ķēros klāt. Datorrakstā es neuzdrošinājos rakstīt, jo man ar to datoru nav tā. Es esmu uz jūs ar viņu un baidījos tā, jo es varbūt uzrakstītu, bet es baidījos, ka es nepazaudēju. Es atcerējos skolā gadījumu, kad mēs gājām kursos un kad skolotāji mums mācīja, skolotāja Rampāne, rakstījām vēstuli, skaisti noformējām, un viņi saka, tagad aizsūtīsim. Protams, es nezinu, vai es pareizo pogu noslietu, un mana vēstule pazuda. Aizgāja pati pirmā. Es domāju, ja mana grāmata tā aizies, labāk rakstīšu ar roku. Pēc tam Alda Raiskuma pārrakstīja uz datora, pēc tam aizveda uz Cēsīm, tur Andas kundze ķērās pie darba, un tad pagāja ļoti ilgs laiks, kamēr tapa šī grāmata. Ņemiet par labu bijušie skolēni un pārējie raunieši, kā iznāca, tā ir. Jūs jau ievērojat, ka grāmatas virsrakstā ir rakstīts tur, kur Rauna, un tālāk seko 3 resni punkti. Tātad turpinājumi vēl var sekot. Gan par mūsu ievērojumiem cilvēkiem, gan par mūsu skaistajām lauku sētām un tā tālāk un tā joprojām. Tātad, par cik mūsu Raunā tagad ir arī jauns vēsturnieks un muzeja vadītājs, es ceru, ka viņš ķersies klāt un taps vēl daudz jauni skaisti darbi. Paldies par uzmanību! Skaistākie vārdi dzied 5. un 9. klašu kors. Pašus skaistākos vārdus,
Kas Inga bija tava vēstures skolotāja? Ēriks Sarkana. Tiešām? Man arī. Un tādēļ esam pieskārušies vēsturei. 1805. gadā nodibināja Raunas mūžas skolu. 210 gadi. 1955. gadā sāka celt mūsu tagadējās skolas ēku. Pagājuši 60 gadi. No 1995. gada Raunā atkal ir vidusskola. 20 gadi. Nu, pavisam apaļi skaitļi, vai ne? Nu, mums taču ir ko svinēt. Mums vienkārši ir iemesls svinēt. Mums ir ļoti liels iemesls svinēt, un mums jau ir pirmie viesi. Aicinam 2. 4. klasīšu dziedātājus ar dziesmu Runčuks Ūšuks. Jā, viesus mēs neraidām projām, viesi pie mums paliek. Ar ko jums bērni asociējas dzimšanas dienas? Ko? Ar kūkām, vai ne? Vēl? Ar draugiem? Pie mums daudz šodien. Dāvanas, puķes, jā. Ar baloniem. Kas mums no tā visa trūkst? Puķes trūkst, puķes mums ir. Dziesma bija tikko. Runcis torti apēda. Atkal tas runcis. Atkal tas runcis.
Nu? Bet mums jau... Mums nevajag runci. Mums runča torti nevajag. Pilnīgi nemaz. Pilnīgi nemaz. Jo mums... Launu un kūku studijā. Jo mums ir pašiem sava. Sava noderīgākā torte. Visneparastākā torte. Visdārgākā torte ir mums. Jā. Nu kā ir? Nu kā ir? Pa pirmo zorti. Es pievienojos apsveicējiem. Jā, lieli svēti. Bet, lai tas komplekss būtu pilnīgs un nevis viens, es būtu pajoliņš. Es lūgtu 6. 7. rindu aizlaist sev aizmugurē šādi te roku, zem drusku aizmugur puses un paknibināties tur, nu, tā zemāk. 6. 7. rinda, aizlaižamais krēsla muguriņas un tas, kas tur ir atrodams, tas ir jūsu un lūdzu uzlieciet to visu galvā. Tik tālu ir uzdevums, ka ļoti labi, ļoti labi. Tas nav viegli, es ticu, bet man arī bija kompleksi, bet pāriet, ar laiku pāriet. Paknibinājāties zem krēsla. Nu, es teiktu smuki. No? Tagad, savukārt, man liekas, kvoruma pēc 5. rīta. Šoreiz priekšpusē paknibināmies, kā zem krēsla. Nē, nekautrēties, te jau visi ir ar mūsu skolas absolventi. Nav jau, bet tā, ka... Nu, kā ir? Pa pirmo zorti. Man liekas, tā 5. rīta neko neatrada. Atrada kaut ko? Vai pamēģināt? Parādi. Jā, tā, labi. Tik skaļi, nē, paigi skaļi. Nu, tātad ceremonija orķestrs mums ir gatavs. Dziedātāji ir gatavi. Dejotāji arī ir gatavi. Mēs varam dziedāt sveiks, lai dzīvo. Vārdi uz skatu, uz ekrānu. Visi dzied, smuki. Ura,
Šovakar mēs gribam jūs iepazīstināt vēl ar jubilāriem. Un sāksim jau ar jaunākajiem. 2010. gadā skolu absolvēja Airas Kārtiņas un Dacis Satens Plievs pamatskolas audzēkņi. Tajā pašā gadā attestātu par vidējo izglītību iegūt Iltas Jarmacāns audzināmiem. Tā bija? Noslūdz nākamo bildi. Bija tā? Atceraties sevi tādas? Nu, tādi pavisam vēl mazi, bet tad, ja jūs beidzāt vēl tikai 9. Nu, tad braucam tālāk pie nākamajiem jubilāriem. Pagājuši 10 gadi, kad es birdināju asaras, jo izlaidās, ja precīzāk aizlaidās, mana pirmā vienīgā pilna laika klase. Šajā gadā 9. klasi absolvēja Druvi Ozoliņa un Ērikas Sarkanas audzēkņi. Varbūt jūs esat kāds šeit? Pamājiet ar roku manējie. Paldies! Milēnijuma absolventi Iltas Jarmacāns un Mairas Lauras pamatskolnieki un Gundaras Kurpnieces vidusskolēni. 15 gadi. Vai arī šeit kāds ir no jums? Tīri, kur viena rociņa, tā ir Iltas. Skolotāji. Jā, skaistie 20. Nezinu, vai skolotāja Nelija Buča atcerās, ka reizē ar Andreju Abrāmovu veda savus audzēkļus pa sarkano paklāju, lai viņi varētu saņemt attestātu par pamatskolas izglītību. Nu labi, nesmaidi spuldzi. Tu tajā gadā arī biji starp viņiem. Vismaz tajā gadā es biju, ja? Jā, biji. Varat pamanīt, kur ir Inga? Un kur ir mana klase, kur mani klases biedri šodien? Ir kāds vēl zālē? Ir. Un mums ir speciāls veltījums, Inga, tev. Viņa neredzēja atkārtojumu, lūdzu vēlreiz. Tas tā var lūdzu. Un lidojam prom. Tieši tā, tu lidoji pa skolu. Lēni, bet skaisti, vai? Lēni, bet skaisti, jā. 1990. gadā Raunā pamatskolu beidz vēl 2 mūsu skolas pedagoģis Ilze. Kodniece šobrīd senāk bija Ilze Bērziņa un Irita Moruza. Viņu klases audzinātāji Gundara Kurpniece un Nelija Buča. 25 gadi. Iedomājieties, cik sen tas bija. Bet jūs jūtāt, ka mēs tā kā pieminējām mūsu skolas pedagoģus, jo šogad mēs tā skatījāmies un pētījām mazliet tos sarakstus un sapratām, ka tajos apaļajos ciparos ir beiguši ļoti daudz skolas skolotāji vai skolas darbinieki. Un Dīnīte tur bija, tad mums vēl bija Inga un Siguta, un vēl būs uz priekšu. Varbūt, ka jūs bildēs varat pamanīt un tad sakat, re, kur viņš ir. Tā, cik mēs tālu tikām? Līdz 25 gadiem. Jā, pagājām. Pagājām. Gundega Kurpniece. Tandēmā ar Birutu Gulbi 1985. gada maijā uztraukuma sviedrus svīda un prieka asaras lēja par saviem absolventiem, kuri beidza 8. klasi. Nu, 30 gadi. 30 gadi. Šeit starp viņiem ir Gita un Solvita. Arī mūsēji. Pirms 35 gadiem šobrīd skolotāja Dacija Ābrama... Pagaidi, Dacīte, nāc lūdzu. Dacīte, es teicu, ka tev būs jārunā.
Droši vien tajā laikā viņa nedomāja, ka kādreiz Raunas skolā strādās un audzinās klasi, jo tad 1980. gadā jūra bija līdz ceļiem, un lielākais sapnis bija braukt uz Baikalu celt maģistrāli. Viņu audzinātāji bija Valentīna Garklāva un Viruta Gulbe. Bija tad atsīt sapņojāt jūs par Baikalu? To kā neatceru. Nu, ar to arī viss sākās, ka mēs jau vairs 35 gadi tomēr pagājuši, jo vai te nebija uzsakts jau? Es nezinu. Mēs jau jums prasām. Mēs tik sen neesam. Mēs ar jaunākus esam. Vai tajā bildē viņi ir vai nav? Vai šajā bildē jūs atpazīstat Daci? Šo Daci? Ar visgarākām vizēm. Mēs varam dabūt atpakaļ to bildi, kur bija deju kolektīvs. Dacītē ir noslēpums par šo bildi. Es jau nezinu, vai to var atklāt, vai zālē ir deju biedri manējai. Ir tas bildē, ir tur. Vai varat pastāstīt, kas tur par joku ar vizēm? Mūsdienās jau laikam arī tagad dara tā, kā visām jau nebija tās garās vizes. Kādai tur ir piepītas vizes. Tā darīja to, lai tautas deju ansambļos, un mēs arī tāds bijām. Jā, un skolotāja Cējeri bija ļoti ilgus gadus deju kolektīvu vadītāji. Braucam tālāk. Ērika Sarkane un skolotāja Janīna Misāne 75. gadā kopā bija ar saviem audzēkņiem. Un viņi jau skolu beidza 40 gadus atpakaļ. – 1970. gadā Silvas valsti 8. klases izlaidumā dejoja Valentīna Garklāva un Anna Apčina. 45 gadi. 50 gadi ir skaistākais laiks sievietes dzīvē. Vīrieši šajā laikā jau ir stabili ar abām kājām nostājušies uz zemi. Audzinātāja Eleonora Pūcīte bija audzinātāja klasē, kurā arī ir 2 mūsu skolas skolotāji, direktori. Varat atpazīt viņus? Jā. Tur ir Anita Bērziņa, Neimane un Druvis Ozoliņš. Viņi bija klases biedri. Kā viņi paši atcerās, klase bija ļoti sportiska, ļoti viņiem patika tenis, volejbols, vieglatlētika, dejoja arī dejas, koris un ansamblis. Un šoreiz mēs izvēlējāmies viņiem šo skaisto bildi. Nu, lūk. Turpināsim ar kādu muzikālu vai ar deju un dejos. Lai mēs varētu sveikt un godināt un likt justies svarīgiem jums visiem, kas esat beiguši mūsu skolu. Vai kāds apaļš cipars jums šogad iekrīt, vai netika apaļš, bet vienalga jūs esat mūsēji. Deja do re mi. Sāksim to visu no gala, ja sākums labs, viss ir labs. Ja tu lasi, tad sāc ar A, B, C, ja tu dziedi, tad sāc ar do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi. Nu sākās šodien dziesmiņā šī, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, fa, sol, la, si. Nāciet, es mācīšu jums vienkāršāk. Do, ir do, tas vienmēr dod, re, kur saule pamalē. Mi, kā mīlestības skan, fa, kā fantāzija man. Savu, man slavēt slavi jums, la, man patīk dziedāt mūs. Si, kā saule debesīs, un tad vēlreiz lielai do, au, 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 do, ir do.
Labvakar. Neskanēs man šitais runājumais. Laikam ieskanējās. Labvakar visi tie, ar kuriem es nepaspēju pirms šī sarīkojuma sasveicināties. Man ļoti liels prieks jūs visus atkal redzēt kopā pēc 5 gadiem tik kuplā pulkā. Patiesi prieks. Patiesi prieks par tālajiem draugiem no Kurzemes jūrmalas, kuriem jums attālums nebija absolūti nekas. Nu, kas ir viens sniegs 6 stundas? Te Vērgale, te Rauna. Šodien, šajā īpašā svētku dienā, kas ir veltīta skolai, gribu tomēr teikt paldies savas skolas darbiniekiem, Amats novada izglītības pārvaldes vārdā. Arī izglītības pārvalde ir novērtējusi mūsu skolotāju un darbinieku veikumu, un tādēļ mēs izteiksim jums pateicību par darbu, kuru jūs esat ieguldījuši vai nu ilgākā vai garākā laika posmā, bet vairāk gan laikām ilgākā, jo tie, kas ienāk skolā, to mīl ne jau kā ēku, ne jau kā solus, ne jau kā krēslus, bet mīl savu darbu kopā ar bērniem, kopā ar vecākiem, kopā ar kolēģiem. Un tādēļ šodien sirsnīgi paldies un reizē pateicību mēs izsakām Raunas vidusskolas skolotājai Rutai Slaidiņai par godprātīgu un apzinīgu veidu un organizētu pedagoģisko darbu Raunas vidusskolā. Tāpat pateicīgi mēs izsakām skolotājiem Andrimam Brāmavam par ilgadīgu un aktīvu skolēnu ārpusstundu pasākumu organizēšanu un bērnu izglītošanu. Pateicība skolotājai Daigai Abrāmavai par atsaucību un radošu pieeju skolas ārpusstundu pasākumu organizēšanā un noformēšanā. Pateicība skolotājai Ilutai Jermacānei par rezultatīvu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā. Skolotājai Silvijai Kručānei par mērķtiecīgu un apzinīgu veikt pedagoģisko darbu, sagatavot pirmklasniekus turpmākajām mācību darbām. Skolotājai Anijai Gulbei par radošu, aktīvu un kvalitatīvu pedagoģisko darbību pirmsskolas audzēkņu izglītošanā, sagatavojot skolai. Skolotājai Anitai Rekmanei arī pateicība par radošo un kvalitatīvu pedagoģisko darbību pirmskolas audzēkņu izglītošanā, sagatavojot skolai, bet acīm redzot, skolotāji izglīto savu mazmeitu mājās. Pateicība Laimai Lazdiņai par ilgadīgu un kvalitatīvu darbu pirmskolas grupā.
Kristīnai Vītolai par ilgadīgu un kvalitatīvu darbību pirmskolas audzēkņu izglītošanā, sagatavojot skolai. Es zinu, ka skola grib sveikt 1965. Gada absolventi. Ir tā? Un ja vēl ir kādi citi sveicēji, arī viņi šobrīd ir mīļi gaidīti šeit. Nu, kur tad ir? Sveicēji, droši nāk uz priekšu! Droši, droši! Jūs nenāksiet uz priekšu? Tik palaidīsim tie, lai atnāk uz priekšu. Tātad apsveikums jau ir nogādāts pēc adresāta. Paldies! Nu, tad sanāk tā, ka mēs tie 20 gadniekiem gribam arī sveikt skolu šajā skaistajā jubilejā. Un tiešām, man liekas, tas lepnums, kad vienmēr gribējies atgriezties mūsu skolā un ilgi viņā uzturēties direktori, jo 9. klase bija tā kā nedaudz par īsu, kad mums vajadzēja to atjaunoto vidusskolu. Un paldies jums! Paldies! Un mūsu klases audzinātājām Andrīte, bučas viss būs vēlāk ar visi vakarā, le? Tās dzirksteles, Sandrija, tev ir no, mums ir no tevis, tu saproti. Labvakar! Man šodien ir gods pārstāvēt SIA firmu Masāža, kas veic jubilejā ar šādiem vārdiem. Ja skolas sirdspukšķi ir skolēni, tad skolas spēks ir skolotāji. Ja skolas lukturis, skola ir lukturis, kas dod gaismu, tad skolēni ir šī luktura gaismiņas. Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku, tad skolotāji ir šī dzēriena biķeris. Vislabākos vārdus, ko sveic SIA firma Masāža, jūs saņemat ar šo sūtīto viņu dāvanu. Rasima saka, ka viņi dziedāšot, bet tā kā visi ir tik daudz dziedāšot, viņi arī dziedāt nedziedāšot. Es arī nedziedāšu. Kas stāvi, ko mēs sirsnīgi sveicieni no otrā izlaiduma 1970. gada. Mēs tam sāvējam. Šeit mēs atnācām sen, vēji, lapas, kad dzen. Šeit mēs sapnis par nākotni bijām. Raunai šodien lieli svētki. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs arī varam būt klāt, dalīties ar jums. Bijušie skolēni, bijušie esošie skolotāji, skolas darbinieki, vecāki noteikti arī. Un visi, draugi, viesi, esam priecīgi būt ar jums kopā.
Nu, mēs esam no Liepājas bijušā rajona, Bērgals pamatskolas. Jūs teiksiet, nu, kā tad jums sākās tā traucība? 90. gados Republikas mērogā tika organizēti konkursi starp pagastiem, sakoptākais pagasts. Un 1995. gadā Vidzemē sakoptākais pagasts bija Raunas pagasts. Kurzemē sakoptākais pagasts bija Bērgales pagasts. Zemgalē Īslīces pagasts un Latgalē Riebiņu pagasts. Pēc tam diezgan bieži sakoptāko pagastu pārvaldes cilvēki, skolu direktori tikās Īslīcē. Es atceros, ka bija tā sanāksme. Un tur bija arī jūsu skolas direktore Anita Meimane. Un mēs tur tā visi kopā satikāmies un nospriedām, ka vajag arī tiem sakoptākiem pagastiem draudzēties. Un tā kā mēs bijām no skolas, un arī Rauna no skolas, tur Īslītes skola, un sarunājām, ka visi tiksimies. Un te man pārcirstot atmiņu lapus, jāsaka, paldies par tiem jaukajiem, skaistajiem atmiņu brīžiem, kas bija šeit kopā Raunā. Mūsu skolas skolēni šeit ir braukuši pie jums slēpot. Esam skatījušies brīnišķīgo Raunas staburagu. Ļoti daudz bija arī dažādu kopīgu pasākumu. Raunas bērni bija pie mums Jūrmalā, mācījās dziedāt priekš dziesmu svētkiem. Bija arī pati direktori, un arī bija skolotāji Tacīta un Sarma. Arī Andris pie mums ir bijis, un mums bija ļoti daudz dažādas tikšanās. Bija arī tādas pedagoģiskas konferences, bet vēl bija ļoti interesants pasākums, ka mēs apmainījāmies skolotāji ar skolām. Raunas skolotāji bija pie mums Bērgalē, strādāja ar bērniem, un Bērgales skolotāji strādāja Raunā. Es viņu atceries, ka toreiz bērni teica, tas ir no bērnu teikumiem. Mums dikti patika tie Raunas skolotāji. Nu, patiešām mēs ļoti priecājamies, ka tāds ļoti jauka tikšanās bija. Nu, un paldies, jāsaka tiešām par tiem jaukajiem, skaistajiem brīžiem, kas ir pavadīti kopā ar Raunas brīnišķīgajiem skolotājiem un arī skolēniem. Nevienmēr grūtības mūsu spārnus saist, nevienmēr viegls spārnus dod. Vissvarīgākais, lai kā putni skaisti, līdz savam mērķim, protam, aizlidot. Sveicam skolu 210. jubilejā un novēlam sasniegt skaistus un lielus mērķus. Un dāvināsim, lai jūs mūs neaizmirstu, mēs dāvināsim Ziemops Jūrmalu un mūsu renovētu atjaunoto skolu. Brauciet pie mums gaidīsim. Un mēs vēlam jums visiem kopā šogad jauku, skaistu vakaru, risinot savus aptiņu kalnolīšus. Visam kolektīvam. Paldies.
Labvakar. Laikam, ja man arī kāds vārds no pašvaldības būtu sakāms. Jā, 210 gadu. Cilvēka mūžam nesasniedzams skaitlis. Bet tik un tā, kā jau dzirdējām, ne tikai cilvēku mūži ir aizritējuši, bet arī skolas ēkas ir mainījušās. Un tomēr stāsts, kā arī mēs šodien dzirdējām, un man būs jāatkārto direktors teiktais, nav par ēkām. Stāsts ir par cilvēkiem. Stāsts ir par skolas skolniekiem visos šajos gados un par skolas skolotājiem visos šajos gados. Un tieši tāpēc, ka stāsts ir par cilvēkiem, nevis par sienām, arī dāvana šoreiz skolai ir priekš skolniekiem, ne priekš sienām. Ir tāds raidījums 100 gramu kultūras. Man atkal ir 1 kilograms veselīga dzīvesveida, ja tā var teikt, rokās. Pārējos kilogramus mēs nodosim citreiz. Jāsaka, godīgi nemaz tik daudz panest nevar. Bet šoreiz tātad tas pirmais veselīgais kilograms, lai atkal skolas skolniekiem ir iespēja pilnveidot savu veselīgo dzīvesveidu, savu fizisko formu, un lai ir spēks ēst garšīgās pusdienas un soļot augšā lejā pa Pilskalnu kāpnēm uz skolu. Paldies! Sviniet savus atmiņu svētkus! Paldies! Nu, vēl kāds sveicējs. Droši. Ināra drošāk, viestur drošāk, uju, kur tu nu tik gausi? Nu, mēģā tie vecākie pēdējā. Oi. Jā. Vīrietim tiksim runā. Nu jā, tā sama. Nu, mēģījām tie, kas to vidusskolu iedibināja Raunā. Diemžēl gribētu palabot šeit tos datus pa 20 gadiem. Jāsaka, ka šogad mums jau ir 56 gadi, kopš mēs beidzām vidusskolu. Kā lūdzu? Jums tiem senajiem, bet tiem senajiem, jā, senajiem. Vidusskolu pēc tam atjauno no jauna. Nu, protams, atjauno. Nevajadzēja jau pārtraukt, mēs jau iedibinājām visu laiku, un tagad arī mēs gribētu novēlēt, ka galvenais turaties, lai to lietu nepārtrauktu, jā. Jo nebija jau vienkārši nodibināt to vidusskolu. Un vēl pie tam Hruščovs brauc arī tajā pašā gadā. Tas jau bija labi, ka viņš brauca. Mums taču pārtrauca visus gala eksāmeni. Mums lika aizaugušo brīvības pieminekli kaplēt tomēr tos celiņus. Labi. Jā, un visi meži bija pilni ar apsargi, mēs droši gan varējām justies mājā braucot. Ļoti skaisti bija. Nu, ja, un tāpēc jau to vidusskolu beidz pastāvēt, ka bija jums tādi smalki jaunāki ļaudis pirms mūsu klases, ja 2 gadus laikam viņi negribēja vairs ne uz traktoru sēdēt, ne kūtieri, un viņi pateica sveiki, un visi braucām uz cēsīm. Tāpēc jau beidzās tā vidusskola. Tik ātri jau nebeidzās? Nē, ātri nebeidzās, bet man jau neiznāca vairs mācīties vidusskolā. Bet nu tagad turaties uz priekšu, lai nenotiktu tā pārtraukšana. Jā, nu ja jau viestura ģimenes sponsorēs dot draudzīgu aicinājumu balvu, tad mūsējais noteikti to saņems, jo pagājuši gadu viņš jau tika pie kādas. Paldies! Jā, un galvenais tos skolnieks vajag ražot dušīgā. Mēs jau neražojam skolnieks. Skolniekus ražot jūs ir bērni, no tad dodiet mums, visi tikai aizbrauc uz ārzemēm. Mēs saku neražojam, mēs jau tikai apkalpojam apražotos bērnus. No jā, To vajag pārtraukt, Jūs dzirdējāt skolotāju, kāda ķēsapūsti, mēs tagad pārtrauksim skolā strādāt, un visi nodarbosimies ar to, ko viesturs saka. Nekā nebūs, paldies jums! Vai zālē vēl kāds sveicējs? Aicinu skolas skolotājus un kopkori, lai vienotos kopīgā dziesmā Es Raunas pusē. Šī dziesma ir Raunas skolas himna. Skolotāji droši. Skolotāji droši.
Mēs zinām, ka jūs mājas darbu esat izpildījuši. Izskan mūsu tikšanās svinīgā taļa. Ar nepacietību jūs visi gaidiet, kad varēsiet doties uz klasēm, bet pirms mēs dodamies brīvajā solī, mums tomēr ir vēlēšanās pateikt paldies skolotājām. Ir tā, puikas, ja? Jūs paņemiet katrs par rozītēm, paņemiet vienu no vāzes. Droši ņemam. Jā. Keri atnāc palīgā puišiem mums, ja? Tā. Un aiznes vienu fotogrāfiju un rozi skolotājas Zintai augšā, ja? Paņemot. Tu skolotājai Ingai aiziet viņā. Un skolotāja Dacītei, kas viņai piepalīdz. Skolotājai Sarmiņai.
Šo mēs aiznesiesim asnātē viņa augšā pie filmiem strādājā. Pēdējā dotnāksi vienu rozi un aizies pie Edgara, ja? Aizies pie Edgara. Teiksies tūlīt atpakaļ un paņems vienu roziedu. Un šoreiz vēl ar fotoizstādes autora darbu mēs sakām paldies Indaram par izveidoto fotoizstādi lejā. Viņam pašam arī šī fotogrāfija, kur skolas siluets ir redzams, tiek viņam kā mūsu pateicība. No lielā skolas saime aizveram acis, ievelkam dziļi gaisu, plaušams, ievelkam, iedomājamies vēlēšanos, pēram vaļā, pušam, kukā. Lai vēlēšanās piepildās. Pušam, 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 pušam. Jūs visi, ejot garām šai neparastai rudenīgai tortei, kūkai, esiet mīļi aicināti pacienāties ar saldo našķīti. Protams, jūs visi mīļi esat aicināti uz skolu, skolas klasēm, lai kopīgi kavētos atmiņās un lustētos skolas zālē. Un, protams, balva, kā jau vienmēr ar grupu. Vēja runa līdz pašam rītam. Kūka nekur nepazūd, viņi tur jūs trepju galā gaidīs. Es redzu izmisumu jūs acīs, viss kārtībā. Visiem saldumiņš teiks. Visiem tik saldumiņš, skābumiņš, ko katrs vēlēsieties. Un paldies jums visiem, ka atnācāt un tiekamies skolā. Un ja būs vēlēšanās fotografēties, Indars skolā būs, varēsiet pateikt savu e-adresi un bildi būs jau jums mājās priekšā. Uz tikšanos skolā! Īstenībā tie divi tikai tie lielie pārējie varētu būt 3 līmeni te ir apmēram šajā klasē. Kādas te laimes? Šākos te vienādos. Tā vai liekam vienādos. Labi, esam saka vienādos. Vecākāk saka jāklausa. Jāklausa. Mani galvas. Jūs varat arī klātības skatās. Tāpēc jau domāt. Klāt un nomāt. Rasma. Reku, tik vienā līmenī, tikās ar to, liekam te klāt, un te gatavot. Malīgā. Nevajag visu šito te pieliek klāt. Jā, tā arī. Jā. Varētu jau grūdēļ dabūt, es paņēmu šo papīru līdzi. Dienā jau mēs nācam, te raidiet kaut ko.
Kas ko dzērs? Es vēl no jākomandē, kas dzers tālāk. Kas pie stūras, vai dzer tev viensās? Kas pie stūras, kas pie stūras? Nedrīkst paļauties, jo dzert joki māc, viss var dzert. Mums jau piešot. Viss var dzert. Fotografē. Kas pēc Galdzīt dod šurp, kamēr nav, esam apjukušies tev ieliešu. Tikai tev arī ir. Tad es domāju, piecelties nevar. Es esmu tā kā iespūdējis. Mēs tomēr esam par visiem visvairāk no vecajiem. Jā, no senajiem. Tāpēc jau visvairāk valdīja. Jā. Paldies. Paldies. Dakšīs, tu skaties. Jā, jūs paldies. Visvairāk. Man tie 9. gada Audzinātāja bija Jā, šur un buru. Lauciņā es mālīju, ko viņš šķērināju vajadzētu. Ja kaut ko trakos, tad ir viņš pats, jā, padod, jā. Man sievietes, grāmatrīgi. Un kā vispār? Jārdājuši? Gads un datums klāts. Kāds tā? Godienas, bet to jau Matiņš, uzvārdiņš, Citī mēs iznesam jau. Šitien mācījāmies 3 gadus. Mēs arī mācījos. Nē, es taču mācījos. Nevar būt. Mēs bija bioloģija. Jūs teiksit, ka 7, ne? Nē. Tik ilgi es te nemācījos. Es Mēs esam pirmi. Nē, otri. Mēs atvaļam. Parādu šitai 18. Parādu esenci. Tomēr tas 3 nedēļas. Tā kā bija pirmoreiz bija pēc gada, tur ir gadi Vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem. Ēna ir bez garšas, nesataustām un neaptverama. Jā,
Es, ka kaut kas Anglijā nav, tad operators saka tā, nu mums neesam. Bet tāpēc līderi garā, jā, tā kā necau. Viņš jau pagājuši dienu. Man uztīks. Tāpēc domāt. Izstāsti man to, paraudī nevienam nemaz. Izstāsti man vēju, izstāsti man to, tas nekas kā citi nesaprot. Agrīmodums ieziena, pasam kājām baltu tēkuvi. Saules putekļus rīts, zeltā kā Projām es iešu, un nekādu sev nepaņemšu līdzi. Izstāsti man vēl, izstāsti man to, Mēs tomēr esam par visiem visvairāk no vecajiem. Tāpēc jau visvairāk Man pie 9. gada vēl
Kas šodien izpināja? Nav polīcija. Nāciet! Sirdī mēs esam jauni. Šeit gan mācījāmies 3 gadus. Es ar te mācījos. Nē, es te 4 mācījos. Nevar būt. Vai bija bioloģija? Jūs teiksit, ka 7, ne? Nē. Tik ilgi es te nemācījos. Mēs esam pirmi. Nē, otri. Parādu esenci. Priekos vērās, kādi ir grūti, skausīdībā. Tomēr tāds 3 reizes bija. Jā, pašā sākumā. Tā kā bijām buntas pa klasēm. Pirmo reizi bija pēc gada. Reiz apklust katra balss, izskal katra šūpļa dziesma, tikai dziesma nenosāks. Dziesma cauri mūžiem liesmu, dziesmai nepienāks pat gals. Es to zinu, kā mēs pieciešam. Vakar daži aizmirstās, vai nekur, kur mums notika tie salidojumi. Vai pie Raugas upes, nē, nu vakar ir rakstīts, vai ne, bet viens otrs. Dziedi vēlreiz šūpļām dziesmu, dziedi vēl. Pirmo reizi atnāca, tā bija pēdējā. Rudītei arī tā bija. Visu laiku viņa nenāca, pēdējā tajā salidojumā bija. Jā, viņa gribēja savus Ausits nav mainījis raimuru pēdējais. Galvenais viņš neatbrīv. Jā, viņš parāds pienāks, ja kaut kas zanu, ja nav, tad operators saka tā, mums neeksistē. Bet tāpēc šī arī garais sīknas, tā kā neceltu mums. Viņš jau pagājuši gadu neatbrīv. Bet man uz dzimšanas dienu viņa apsveikuši. Šogad? Jā. Tad dzīves, jā. Man gan nebija. Tu jau tur zvanīji un kritām bija sasteigts. No dienu sapņiem, labāk domu sepasās. Var sirdīm no piebalsozām, kāri mums kāstā pirākā. Balgus vaļīgs ielūzās, Vienoti sirds tik strauji Nu, viņš baidās par savu veselību. Švilp arī. Jā, arī. Rudzīts jūs vēl? Jā, cirkā, jā. Rudzīts jau arī bija. Tikai bezkaunīgs un nenāk, jā? Nē. Maika gan nekad nav bijis. Cēs rajonā? Jā.
strādāt viņai māmai kaut kāds, ne kaut kāds, bet laikam bijusi māja kaut kāda no vecmāmām, tāds paudzes, jā. Un jā, dzīvo ar vīru, atnāk no Rīgas ārā, un meitas, protams, strādā citur Jelgavā, kur Kapsnapā. Bet viņam bija dzīvojuši Marija, vai dzīvīgā saucu es, kam zinu nav devis šīs pasaules, māmiņu, vai dzīvīgā saucu es, kam zinu nav devis šīs pasaules.